mums izpakošanā ir lielāka paciņa. Tur iekšā ir tālrunis. Ja precīzāk sakot, viens diezgan leģendārs un populārs modelis, laikam pirms gadiem 10-15. Vērsim vaļā un skatīsimies. Tas ir pilnīgi jauns, atjaunots Nokia, ja nekļūdos 3220 modelis. Tātad. Šeit mums ir lādētājs. Pēc kvalitātes liekas, ka tas nav. Jā, jau enerģijas tā uzlīmīte ir nokritusi. Tas nav oriģināls, bet mums galvenais interesē, lai tālrunis būtu oriģināls. Tā. Sveiciens no pārdevēja. Šis sūtījums ir no eBay. Un šeit ir jābūt tālrunim. Tā. Nemāku teikt, kāds bija oriģināls, bet viss ir plēvītais, ir kamera. Lielākais šī tālruņa, tā kā fiška lielākā bija, ka šīs gaismiņas apkārt, viņas mirgoja ritmā melodijas. Pamēģināsim viņu ieslēgt. Tā, dzīvības pazīmes mums ir. Ne, varbūt baterija ir. Tā, mēģinam attaisīt vaļā, bet nesalauzt. Jā, baterija ir aizlīmēta. Ņemam viņu ārā. Made in Finland. Atjaunots VGA kameras moduls. Labi, noņemsim. Baterija gan vairs nav oriģinālā, ir ķīniešu, bet tas mums arī īsti netraucēs. Tā, liekam akumulātoru iekšā un mēģinam ieslēgt. Jā, vecie laika bez simkartes nekas nedarbojās. Bet jāsaka, ka diezgan interesanti tādu eksemplāru turēt rokās. Neko citu mēs nevaram dabūt pašreiz bez simkartes, kā insert simkarti paziņojumu. Diezgan iespaidīgi. Daram tā, ja šis video savāks 50 laikus, tad uztaisīšu šī tālruņa detalizētāku apskatu. Tā kā vēlaties apskatu, liekat laikus. Paldies!